Sveiki! Kā jau jūs visi zināt, mani sauc Kristīna Kārkla. Šodien es jums parādīšu nelielu daļu no sevis. Varbūt jūs uzzināsiet kaut ko jaunu par mani un manām interesēm. Sāksim ar manu Facebook profilu. Esmu pabeigusi 85. vidusskolu, un tagad es mācos Latvijas Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē. Agrāk es ļoti reti, kad izmantoju šo lapu un savu profilu kā tādu. Tas bija diezgan tukšs, un es biju ļoti neaktīva tā lietotāja. Bet ar laiku es pārslēdzos no draugiem.lv uz Facebook, un tas notika diezgan nesen, kādu pusgadu atpakaļ. Mans profils izskatās šādi. Man ir diezgan daudz bilžu, un es aktīvi tās pievienoju vēl un vēl. Man ļoti patīk bildēties. Tieši tādēļ es bieži fotografējos profesionāli. Man vienmēr ir daudz dažādas idejas, un es izvēlos interesantas vietas, kur tās realizēt. Pēc dabas esmu ļoti aktīva meitiņa. Patīk atpūsties, tikties ar draugiem. Zinot, ka mūsdienās visi dod priekšroku sarakstē internetā, es labāk tiekos dzīvajā un apspriežu visu ar sev tuviem draugiem klātienē. Man Facebookā nemaz nav tik daudz draugu, jo tur es pievienoju un apstiprinu tikai tos, kurus patiešām pazīstu. Savukārt draugos esmu ļoti sen, un tur man ir pāri 500 draugiem, un, protams, ka visus es nepazīstu. Draugos ir iespējams redzēt vairākas bildes no maniem ceļojumiem, kā piemēram no Taizemes, Ēģiptes un Vācijas. Man ļoti patīk ceļot, un es to cenšos darīt katru gadu ar savu ģimeni. Par cik man patīk sabiedriskā dzīve un mācos es tieši Sociālo zinātņu fakultātē, es diezgan bieži apmeklēju pasākumus, kas ir saistīti ar to, kā piemēram TV3 balve, Riga Fashion Week un visādas izklaides vietas, Comedy Club, Studio 69, kur bieži vien notiek visādi koncerti. Vasarā man patīk apmeklēt festivālus ar draugiem un vienkārši pavadīt 2 dienas teltī, nedomājot par neko citu, kā tikai festivāla atmosfēru. Tālāk no draugiem varam pāriet pie man Instagram konta. Tur es nelieku bildes no pasākumiem vai bildes ar ēdienu. Tā ir tā vieta, kur visi var aplūkot tikai un vienīgi manu seju un to, kā es izskatos. Zinu, ka citi tur liek bildes no ballītēm vai tiem pašiem ceļojumiem, vai vispār bildē dabu un arhitektūru, bet es uzskatu, ka tam ir domāts Facebooks un citas tam līdzīgas mājaslapas. Un pēdējā vieta, kur ir vismaz kaut kāda aktivitāte no manas puses, ir mans Twitter konts. Protams, agrāk es tur bieži rakstīju, ko daru, kur dodos, bet man tad bija 16 vai 17 gadi. Kad es tur aktīvi atrados. Pēdējo gadu es tikai retvītoju visādus muļķīgus un smieklīgus bildes un video. Principā visus savus sociālos tīklus es pārbaudu no mobilās ierīces, un to es daru visur, kur vien iespējams. Nerunājot jau par selfiju uzņemšanu, saucas iedodiet Kristīnai rokās telefonu. Selfie, 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 čornā Pandora.